Skaties, cik tumšs un melns ir šis ūdens. Tur ir burtiski simtiem. Skaties, cik viņa ir sarkana. Kas tas par brīnumu? Tas ir tik forši, puiši. Es biju aizmirsis par visiem šiem. Turpat ir viens. No kurienes tas parādījās? Es nezinu, cik daudz beta zivi tur ir, bet tas ir daudz. Un paskaties uz tiem spīlēm, skaties uz visiem tiem vēžiem. Man nekad nav bijis neviens iepriekš. Šis ir mans pirmais. Mums ir viens. Skaties! Uztu! Es viņu dabūju. Sveiki, BFF Nation! Laipni lūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video, draugi. Šodien mēs iztukšosim vienu no dīķiem manā īpašumā, kuru neesmu aizticis jau 6 mēnešus, draugi. Jums ļoti patīk šie video, kuros mēs iztukšojam savus dīķus, jo jūs mūs pazīstat. Mēs vienmēr ķēram, pērkam ļoti foršas lietas. Mēs vienmēr liekam zivis savos dīķos. Un ar laiku mēs vienkārši pazaudējam pārskatu par visām zivīm, kas tur ir. Un mēs izaudzējam ļoti interesantu, ziniet, noslēpumainu zivju populāciju, par kurām esam aizmirsuši. Tāpēc, kad pēc dažiem mēnešiem, ziniet, kad esam ielaiduši zivis, mēs iztukšojam dīķus, ir ļoti interesanti redzēt visas tās zivis, kas tur dzīvo pēc tik ilga laika. Kā jau teicu, puiši, dīķis, kuru šodien iztukšosim, ir stāvējis 6 mēnešus. Kopš uz to ierīkoju, es neesmu to aizticis nereizi. Es pat īsti neieskatos tajā, es nekad to neesmu iztukšojis, es pat to nebaroju. Labi, es tur nelieku nekādu zivju barību. Ar šo dīķi es gribēju panākt dabisku ekosistēmu, vai ne? Zivs vairotos, lai barotu citas zivis, tāda kā ekosistēma, ziniet, plēsēju un upuri. Un tas ir izdevies patiešām labi. Un es esmu ļoti satraucis doties turp iztukšot to un paskatīties, kas tur viss ir iekšā. Es runāju par melno noslēpumaino dīķi, ne jau par to lielo, labi? To video mēs uztaisījām pavisam nesen. Tas ir galvenais dīķis, kurā mēs ieliekam zivis, ar kurām īsti nezinām, ko darīt. Bet tas, ko mēs darīsim šodien, ir mazāks, un mēs vairāk koncentrējāmies uz vēžiem un gupijām. Tomēr tur ir arī daži saudabīgi iemītnieki. Dažas tiešām foršas zivis, kuras mēs esam iemetuši tur pēdējo mēnešu laikā. Un, jā, draugi, esmu ļoti satraukts, bet pirms mēs to darām, mēs jums pastāstīsim par dažām lietām. Iepriekšējā video mēs nopirkām plēplako zivis par $1000. Un jā, mēs tagad iesim iekšā un mēģināsim tās pabarot, paskatīsimies, kā tām klājās, un mēs arī mēģināsim panākt, lai tigrinas sams ēd. Sāksim! Labi, draugi, esam klāt, esam pie akvārija. Šeit ir mūsu abi tigrinas sami. Ļoti retas zivis no Amazonas. Viena ir tieši tur. Viena izbāzusi savu mazo asti no cauruvas tieši tur. Un mums ir arī divas ļoti foršas eksplozīvas pleko zivis. Viena ir Sunshine pleko, bet otra ir Scarlet kaktus pleko. Tātad, draugi, mēs iemetīsim šo sulīgo gardo tilapī iekšā. Viņiem tā ļoti patīk, pat pleko zivīm. Labi, es mēģināšu iemest tieši tigrinas samam priekšā. Viņi ir diezgan slinki, viņi neēdīs, ja ēdiens nebūs tieši viņu priekšā. Nu nāc, viņš grib. Varbūt pleko apēdīs to. Ak, Dievs, pleko ēd to. Pleko ir agresīvāks nekā sams. Viņš grauž to, viņš riktīgi ēd. Tigrinas sami ir mazliet kautrīgi, draugi. Parasti viņi ēd, kad es nefilmēju. Es domāju, tas ir vienkārši šis milzīgais apgaismojums, kas spīd viņiem sejā. Viņi ir mazliet kautrīgi. Viens tikko apēda, viens tigrins apēda. Tur viņš iet. Varbūt Ebi ir izsalkusi. Viņai ļoti garšo tilapī. Paskatīsimies, vai viņa ēdīs. Nu nāc! Šeit, tev viņai jāuzšļakst, lai viņa to sadzirdētu. Labi. Tiešām. Ebi, ēd savu ēdienu. Tur viņi iet. Labi, viņa apēda to. Viņai vienkārši vajadzēja mazliet ar to paspēlēties. Gribi vēl vienu gabaliņu? Tu esi liela meitene. Aiziet, liela augoša meitene. Šie puiši izaug līdz 5 pēdām gari. Lūk tev, gribi to? Plēst to. Satver un plēst. Tur viņa iet. Labi, šodien pietiks barot, puiši. Ak, Dievs, es aizmirsu jums parādīt. Pirms dažiem video es noķēru pavisam mazu sarkanu garnelīti, saldūdens garneli. Man nebija ne jausmas, kas tas ir. Un jūs komentāros rakstījāt, ka tā ir ķiršu garnele. Pirms tam es īsti daudz par to nezināju. Un es kļuvu apsēsts ar garnelēm. Jūs varat pajautāt Helēnai, manai draudzenei. Tas ir viss, par ko es runāju, vai ne? Viņš nav pārstājis par to runāt. Es vienkārši dievinu savus garneles, tāpēc es ļoti vēlējos sākt nelielu garnelēm paredzētu akvāriju, stādītu akvāriju. Un tieši to es izdarīju ar zutīšu akvāriju. Paskatieties, šis agrāk bija domāts tiem mazajiem mikro zutīšiem, kurus mēs toreiz noķērām. Tātad, ko es izdarīju, es visu pārveidoju. Es izlaidu ūdeni, izņēmu visus zutīšus un ieliku tos savā otrajā nano akvārijā. Un tad ķēros pie darba. Parasti es ar šādām lietām nenodarbojos. Neveidoju akvaskāpus, nestābu dzīvus augus un necenšos padarīt to visu skaistu, bet tieši to es šodien izdarīju. Un tad es aizgāju un man ir kauns to atzīt. Labi, es negribu to teikt. $400. Labi, tu viņam to pateiksi. Labi, es iztērēju $400 par garnelēm. Man šķiet, ka nopirku kādas 60 garneles. Netic, ka to saku. Jūs droši vien domāsiet, ka esmu muļķis, bet man patīk garneles. Es gribēju garnelēm veltīt akvāriju, un jā, manuprāt, tas izskatās lieliski, puiši. Es vienkārši gribēju dabūt savas mākslīgās smilti. Dabūt šeit dažas garneles. Dažas tiešām skaistas. Bet drīz, puiši, mēs atgriezīsimies tajā vietā, kur es noķēru ķiršu garneli. Un mēs mēģināsim noķert dažas savvaļā, lai ieliktu tās tur iekšā. Manuprāt, tas būtu tiešām
tiešām forši. Ja jūs to gribat redzēt, paziņojiet man. Šīs ir tās Āzijas pārtikas tirgus vārdas, par kurām mēs runājām. Tur viņš iet. Viņi nepamet šo teritoriju. Skaties! Tur viņš ir, tieši tur. Viņš skatās uz savu tēvu. Tā, puiši, man ir arī ļoti aizraujošas ziņas. Rīt mēs sāksim būvēt manu zivju istabu, manu zivju šķūni. Es domāju, ka es par to jau reiz esmu runājis, un tas beidzot notiks rīt. Tieši šeit, kur es stāvu pie savas mājas sāniem, mēs būvēsim ļoti jauku zivju šķūni, un tas būs veltīts plauktiem un plauktiem ar akvārijiem. Tas būs ļoti aizraujoši. Mēs varēsim tur likt, ko vien vēlamies. Mums būs tik daudz akvāriju. Tātad, ja jūs esat sajūsmā doties tur lejā, nospiediet patīk, bet šobrīd man šeit ir zivju barība, dažas mazas tilapijas, mēs pabarosim plēsēju zivis, un tad sāksim izlaist ūdeni no tā melnā dīķa. Aiziet! Es šeit ieliku arī dažus mitocīklīdus, viņiem klājas ļoti labi. Viņi sita Oskars, tāpēc tagad viņi ir šeit. Visi sāms ēd uz nebēdu. Ak, mans dievs, skatieties, tā ir samu ballīte. Labi, puiši, tagad es darīšu kaut ko tādu, ko nekad iepriekš neesmu darījis. Es vienmēr esmu to vēlējies izdarīt. Es ieiešu tur pie savām milzu zivīm un barošu tās no rokas, kamēr stāvēšu iekšā. Tas būs mazliet biedējoši, bet es domāju, ka tas būs ļoti forši. Aiziet! Es nāku iekšā. Kaut kas jau pieskārās manai kājai. Kas tas ir? No draugi, kurš ir izsalcis? Nu nāciet, nebaidieties no sava tēva. Ak, Dievs, tas ir tik forši. Ak, Dievs. Tik tuvu. Mēs tikko pabarojām Bleizu no rokas apkārt, man ir zivis. Nu nāc. Viņš tikko to dabūja. Kāpēc es nekad iepriekš to neesmu darījis? Tas ir tik forši. Vai tu esi izsalcis? Es nezinu, kāpēc es to nekad neesmu darījis, bet es tiešām priecājos, ka izdarīju. Tas bija tiešām forši. Barot šīs milzu sarkanās tas no rokas, kamēr es stāvu ūdenī, tas ir tik iespaidīgi. Labi, puiši, tagad mēs pāriesim dažus soļus turp uz melno noslēpumaino dīķi un sāksim mēģināt noķert zivis, iztukšot to un paskatīties, kas tur viss ir dzīvojis. Tagad mēs esam šeit pie melnā noslēpumainā dīķa mini versijas. Jūs droši vien to atpazīsiet. Mēs šeit esam likuši zivis jau, kā teicu, 6 mēnešus. Mēs šeit ielaidām 15 gupijas. Un es nezinu, vai jūs varat redzēt, bet te ir burtiski simtiem. Viņas vairojās kā truši šeit. Un es domāju, ka tāpēc šie vēži kļūst tik lieli, jo es atnāku šeit un paskatos. Turpat ir 3. Paskatieties, cik milzīgi viņi ir. Tie ir lielākie vēži, ko jebkad esmu redzējis. Tas burtiski notiek vienas nakts laikā. Viņš šeit piedzīvo augšanas lēcienus, ēdot visas gupijas un kļūst vienkārši milzīgi. Tāpēc es tiešām esmu sajūsmā redzēt, kurš šeit ir pats lielākais un cik traki šie vēži ir. Šeit ir arī daudz cauruļu slazda vēžiem, tāpēc es visu dienu nesāju līdzi šo tīkliņu. Tas nozīmē, ka es esmu nopietni noskaņots. Labi, šo mēs izmantosim, lai mēģinātu noķert šīs zivis. Es zinu, ka šeit ir gaizivis. Es zinu, ka šeit ir arī dažas zuši. Kas tas bija? Es vienkārši izbirzīšu tos iekšā. Tur nekā nav. Labi, vienkārši nometīsim šos malā. Arī šajā nekā nav. Tas ir tik aizraujoši, puiši. Kā jau teicu, 6 mēnešus šis dīķis ir šeit, piepildīts ar ūdeni, bez filtrācijas, bez barošanas, un tas joprojām plaukst. Tas ir vienkārši neticami. Paskatieties uz šo. Es vienkārši mazliet pasmelšu un paskatieties uz to. Tas ir vienkārši neprātīgi. Es burtiski tikko ieliku savu tīklu ūdenī. Vai kāds ir mājās? Es arī ļoti vēlos uzzināt, vai vēži jau ir sākuši vairoties šeit. Mums ir tik daudz dažādu krāsu un šķirņu, ka ja viņi šeit vairotos, viņi droši vien radītu kādu tiešām foršu krāsu. Oh! Ak, Dievs! Mums ir mazulis. Šeit ir mazs vēzītis, draugi. Jau tagad. Ak, Dievs, paskatieties, cik liela ir tā lielā mātīte. Tas radījums ir vienkārši milzīgs. Es mēģināšu tagad atrast video, bet es patiesībā šo izaudzēju savā akvārijā. Es domāju, ka tā bija šī, jo atceros, ka viņai bija viena spīle. Bet, kad viņas bija manā abā akvārija filtra tvertnē, šī palika stāvoklī ar kaudzi olu. Diemžēl tās neizšķīlās. Es nezinu, kas notika, bet viņa jau iepriekš bija stāvoklī, bet paskatieties, cik viņa ir liela, un mēs viņu tūlīt ieliksim tajā akvārijā. Tur mēs liksim visas, ziniet, vēžus un citas lietas, ko apskatīt. Bet paskatieties uz šo. Tur ir mazs vēzītis. Tas gan ir dīvaini. Viņš ir brūns. Tas nav labi. Mēs negribam brūnus vēžus. Pagaidām ieliksim viņus tur. Helēna, paskaties, cik liels ir tas vēzis. Ko? Vai tā ir Dženeta? Tev tur ir daudz dubļu. Ak, Dievs, paskaties, ko tu tikko dabūji. Ja tu paliksi mierā, viņš tevi neknieps. Kā mēs viņu nosauksim? Kā tu gribi viņu nosaukt? Dženeta. Dženeta. Vai tā ir Dženeta? Tu atceries Dženetu? Protams, kā atceros. Dženeta. Mēs viņu noķērām Everglaidos. Viņa bija apmēram tik liela. Tagad viņa ir kā mana plauksta, bet paskaties uz to. Vai tā ir Dženetas roka? Vai tā ir Dženeta? Nē, cerēsim, ka tā nav Dženeta. Dženetas vairs nav. Šeit mums ir daudz vēža. Neesmu pārliecināts, kam pieder tā roka. Turpat ir gailīts. Ak, Dievs, paskatieties uz visām šīm gupijām. Mēs viņu dabūjām. Paskatieties uz šo puiši. Gailīšu mātīti. Šeit mums ir arī ļoti daudz šo puišu.
Tagad, vai nu mēs viņus izglābām no zooveikala atkritumu tvērtnes, vai arī noķērām paši, mums šeit ir daudz gailīšu. Šeit mēs viņus visas salikām. Tur ir viena maza sarkana, skaista. Mēs viņu arī ieliksim akvārijā. Cerams. Ak, Dievs, nē! Cerams, vēzis viņu neapēdīs. Vai redzi, cik daudz gupiju tur ir? Mēs ielikām tur 10, un tagad tur ir kā miljons. Tur ir Dženeta. Paskaties uz viņu, paķer viņu, Helēna. Tas ir tavs vēzis. Nē, pagaidi, Dženet. Nē, viņa aizbēga. Es zinu, ka tu aizbēgi. Tu dabūsi savu atriebību. Noķēri viņu, paskaties uz to. Tātad šie ir lielie, kas vairojās un rada visus mazos. Paskaties, tas ir zils. Vai tā ir Dženeta? Es domāju, ka šī varētu būt Dženeta. Ak, mans Dievs, paskatieties, cik viņa ir sarkana. Tai noteikti jābūt Dženetai. Tā noteikti ir Dženeta, puiši. Helēna šo noķēra Everglaidos. Neticami skaists oranžs vēzis. Paskatieties, cik forša viņa ir. Labi, mēs viņu ieliksim akvārijā kopā ar to zilo. Au, viņa man ieknieba, un tur aiziet Dženeta. Labi, puiši, tagad mēs paņēmām nelielu pauzi. Mēs uzstādījām sūkni tieši šeit. Tā mēs iztukšosim dīķi. Ūdens tiks sūknēts caur šo cauruli, un tad iztecēs. Kad ūdens līmenis būs daudz zemāks, mēs sāksim redzēt daudz zivju. Un mēs arī sagatavojām vairākus spaiņus, jo, godīgi sakot, man ir sajūta, ka šie vēži kļūs izsalkuši un visticamāk sāks ēst zivis. Un te ir betas. Mēs betas ieliksim šajā spainī. Gatavs. Mēs vienkārši pamēģināsim dažus nejaušus smēlienus ar tīkliņu. Kas ir tā zilā lieta? Vēl viena beta. Skaties, cik skaista tā ir. Tā ir zila, mana mīļākā krāsa. Ļoti skaista. Labi, lieciņa pie otras betas. Gatavs. Tagad mums ir divas. Vēl viens mazs vēzīts. Labi, puiši, ierakstiet komentāros, kāpēc viņi ir brūni. Varbūt viņi iegūst savu krāsu, kad kļūs nedaudz lielāki. Tomēr mēs viņus iemetīsim vēžu akvārijā. Liels smēliens. Nāc! Ak, Dievs, skaties uz šo Helēnu. Tas ir mikroskopisks, mazulis. Panākumi, puiši. Vēža audzēšanas projekts, rotaļu laukums, vēžu rotaļu laukums. Tas nostrādāja. Mums ir mazuļi. Viņi ir brūni, bet tie ir mazuļi. Labi, ņemsim šeit tīklu, pilnu ar gupijām un sāksim piepildīt to gupiju spaini. Visas šīs ies uz gupiju spaini. Skaties uz šo. Skaista. Šeit ir dažas brīnišķīgas gupijas, un tur viņas iet. Skaties, cik jau daudz ir. Tas ir tikai viens smēliens ar tīkliņu. Ko? Labi, nav iespējams, ka mēs varētu noķert ar katru no viņām, bet mēs mēģināsim. Vēl divas betas zivtiņas. Cik šeit ir? Skaties uz to smaragda zaļo un tad tādu tumšākas krāsas. Tas ir tiešām forši. Skaties uz to. 4 betas zivtiņas. Mums jau ir daudz zivju, daudz vēžu ārā. Tomēr es domāju, ka mums noteikti jāsāk laist ārā ūdeni, jo paskaties, cik tumšs un melns ir šis ūdens. Mēs vispār neko neredzam. Tātad tagad mēs sāksim to nosusināt. Mēs ar tīkliņu ķersim ar tīkliņu, kamēr to darām un paziņosim, ja noķersim kaut ko interesantu. Un mēs atgriezīsimies pie jums, kad ūdens līmenis būs nedaudz zemāks, lai mēs varētu šīs zivis noķert daudz vieglāk. Sākam! Tu esi gatavs? Jā. Tas strādā. Kas tas par brīnumu? Pagaidi, mums tīklā ir daudz zivju. Paskaties uz to plati. Tur ir arī gurami. Tas ir tik forši, puiši. Es biju aizmirsis par visām šīm. Es atceros, ka mēs šeit ielikām gurami un platīs. Paskatieties, cik skaisti tie ir. Labi, tas tiešām ir forši. Lūk, puiši. Redziet, šeit ir dažas tiešām foršas lietas. Lietas, par kurām biju aizmirsis. Un jā, mēs turpināsim ķert. Es redzu betu zivi. Paskatieties, turpat redzat viņa asti. Viņa ir brīnišķīga. Noķēru, es viņu dabūju, paskatieties uz to. Un vēl viens, vai tu joko? Vēl viens brūnais vēzis. Bet paskatieties, cik skaisti ir tā beta. Es biju aizmirsis par visām šīm. Paskatieties uz to. Skaisti. Vai tu man izjoko? Ir vēl viena beta zivs. Nāc šurp. Vai es viņu noķēru? Jā, es viņu noķēru. Šī ir vienkārši neticami skaista. Paskaties uz to zilo krāsu. Nē. Es nezinu, cik daudz beta zivi tas ir, bet tas ir daudz. Lūk tā, ūdens līmenis krīt ļoti strauji. Droši vien apmēram par 30% zemāks. Labi, puiši, ūdens ir daudz zemāks. Tagad mēs varam redzēt visu šeit. Līdz pašai apakšai var viegli saskatīt. Tagad, kamēr es laidu ārā ūdeni, puiši, es atcerējos, ka mēs šeit ielikām vienu zivi apmēram pirms nedēļas, kas ir ļoti reta, ļoti dārga un tiešām forša zivs. Es tiešām gribu viņu noķert ārā no šejienes, jo es gribu viņu ielikt savā akvārijā mājās. Tā ir tiešām forša zivs. Nevaru sagaidīt, kad jums to parādīšu. Jūs būsiet pārsteigti. Es redzu lielu vēzi šeit. Ļaujiet man mēģināt to noķert ar rokām. Esat gatavi? Noķēru viņu. Neknieb man. Viņš tūlīt mani kniebs, ak, Dievs. Nu, paskatieties uz to, viņš ir tā kā pusē sarkans, pusē balts, tāds kā bordo krāsā. Vēl viens milzens, šeit ir tik daudz, es redzu tik daudzus, un tur viņš aiziet. Tieši uz zilā virsū. Viņi taisa mazuļus. Labi, tieši to mēs arī gribam. Kas tas bija? Tas izskatās pēc pilnīgi melna beta. Tas ir tiešām forši, un viņš dodās gaļzivtiņu spainī. Mums jau ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaļzivtiņas. Paskatieties uz to vēzi. Vai jūs viņu redzat? Puiši, mums tagad ir lukturīts, lai labāk redzētu. Vai redzat to lielo tur lejā? Es viņu dabūju. Ak, Dievs, paskaties, kādi raksti ir tam radījumam. Tie ir tiešām tik lieli. Es nezinu, kā tas notiek. Viņi vienkārši šeit izaug tik lieli. Vai man vajadzētu pārbaudīt, cik stipri viņš kniebi?
Es domāju, ka es to darīšu, bet jums jāuzspiež patīk šim video, labi? Tāds ir mūsu līgums, jo, ja paskatās uz viņu rokām, viņam ir īsti muskuļi. Labi, 3, 2, 1. Au! Au! Ak, Dievs, kāpēc es to izdarīju? Viņš man lika asiņot. Nāc atpakaļ šurp. Labi, es to ļoti nožēloju. Tas tik ļoti sāp. Iekāp akvārijā. Jēzu! Paskaties, cik viņš liels. Viņš ir pats lielākais. Man laikam jābrauc uz slimnīcu. Es domāju, ka tu mirsi. Paskaties uz to. Redzi to zilo tur aizmugurē? Viņam ir maza āva. Hei, draudziņ, tu mēģini no manis paslēpties? Au! Viņš aizbēga. Kur ir tās zivs, par kuru es tikko runāju? Tā retā un dārgā. Labāk, lai viņi ir šeit. Ja nav, tas būtu ļoti bēdīgi. Mēģināsim lielu ķērienu tieši tur. Daudz labu. Nu nāc. Ak, Dievs, Albīns pleko. Es to tur neliku. Kas par lietu? No kurienes tu uzradies? Es domāju, ka tas ir Albīns vai varbūt šokolādes pleko. Viņš ir diezgan liels. Es nezinu, no kurienes viņš uzradās. Es viņu tur neliku. Tas ir tiešām forši. Tur viņš iet. Viņš ir gatavs doties. Jā, vēl viens zils vēzis. Nē, es to izlaidu no rokām. Nu, sākas nav tik sliktas, jo viņš joprojām ir šeit. Es droši vien varētu viņu noķerreiz. Labi, puiši, paskatieties. Mēs esam vēl mazliet iztukšojuši melno dīķi. Tagad mēs tiešām varam ķerties pie lietas un mēģināt atrast visas zivis šeit, visus vēžus. Tātad sāksim ķert ar tīkliņu un paskatīsimies, ko varam atrast. Kas tas bija? Tieši šajā stūrī. Paskatieties uz to. Man te ir daudz visādu lietu. Zils vēzis. Jā, labi, tā ir mātīte. To var pateikt pēc īstiem spīlēm. Viņa gan nav grūsna. Ak, nu. 1, 2, 3, 4, 5. Bet es domāju, ka tīklā ir vēl kaut kas. Vēl viena beta zivs. Paskatieties uz to. Vēl viena melna un zila beta zivs. Skaista. Un tur viņš dodās līcī. Paskatieties uz to. Tās visas ir beta zivis. Tas ir neticami. Šajā stūrī tieši zem visām šīm lapām ir kaut kas liels. Vai tu redzēji to? Tas kaut kā pakustējās. Tas bija tik liels. Ak, Dievs, kas tas ir? Kur tas pazuda? Tās bija briesmonis. Es domāju, ka tā varētu būt tā zivs, par kuru es runāju, bet tā ir liela. Es nedomāju, ka tā ir tik liela. Kur tā palika? Tā ir tieši tur. Paskaties uz to. Paga, nē, tā nav tā. Tas ir zutis. Tas ir uguns zutis. Paskaties uz šo. No kurienes tas parādījās? Ak, Dievs. Nāc šurp. Vai es viņu dabūju? Es viņu dabūju. Tur ir milzīgs uguns zutis. Ko? Es zinu, ka mums šeit ir mazie, bet nav iespējams, ka tas tik ātri izauga. Paskaties, cik liels tas ir. Tas burtiski ir kā pilnībā pieaudzis eksemplārs. Labi, tas ir tik dīvaini. 6 mēnešus man šeit ir šis dīķis. Katru dienu met iekšā visādas lietas. Es nezinu, no kurienes viņš parādījās, bet tas ir tiešām forši. Es domāju, ka mēs šo vēlāk video laikā pārvadīsim uz koju dīķi. Zini ko? Darīsim to tagad. Viņi ir pelnījusi būt tajā dīķī. Paskatieties, draugi, mums te ir milzīgs uguns zutis. Skaties, tev te būs daudz draugu. Lūk, aiziet, cik forši, skaisti. Un tur viņi aizpeld. Šīs dīķis ir vieta, kur mums ir visi mūsu pieaugušie ugunszuši. Man šķiet, ka tagad mums ir kaut kāds neprātīgs skaits, kādi 10 vai vairāk visi šajā dīķī. Tātad viņai būs draugi. Viņai te ļoti patiks. Ak, Dievs, paskaties uz šo. Es pat nepamanīju šo zivi. Tas ir medus gurami vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, nu kamēr mēs esam šeit, laikam ieliksim arī viņu šeit. Lūk, aiziet. Mēs jau tuvojamies minimumam, tomēr te ir vēl viena zivs. Tā nav tā zivs, par kuru es runāju. Es jums teicu, ka šeit ir reta dārga zivs. Vismaz tai vajadzētu būt. Un tā nebija tā. Tā ir daudz iespaidīgāka. Redzēsim, vai varam viņu dabūt. Paskaties uz to. Nu nāc, lēnām un mierīgi. Iekāp tīklā. Lēnām. Jā, arī viņai nav olu. Patiesībā man šķiet, ka Dženeta ir tēviņš Helēna. Mēs viņu pievienosim akvārijam. Tur viņi iet. Paskatieties, cik daudz krāsainu vēžu mums jau tur ir. Redzat, cik lieli viņi ir? Katrs no viņiem. Ziniet, ko es tikko sapratu? Kur ir plēsīgie bruņurupuči, puiši? Mēs šeit ielikām 2 mazos plēsīgos bruņurupučus. Es nezinu, kur viņi ir. Viņi varētu slēpties lapās, bet es viņus neredzu. Paskaties uz šo. Vēl viens sarkans. Tā ir Dženeta. Turpat. Ak, Dievs, paskaties uz tām spīlēm. Dženeta ir muskuļota. Jā, Dženeta ir muskuļota. Viņa ir gājusi uz sporta zāli. Lūk, Dženeta. Nu, mums tur tagad ir kādas 3 Dženetas. Paskaties uz šo. Vēl viens zils. Es viņu tikko turēju savā tīklā. Labi, mēs sākam izķert daudz vēža. Es tagad redzu, kā viņi staigā apkārt. Tas stūris tur ir īsts. Labi, tur stūrī ir ļoti foršas zivs. Mums ātri jāiet paskatīties. Redzi viņu, viņš tikko iegāja tīklā. Es viņu dabūju. Kas tas ir? Tas ir cīnodontis. Paskaties uz to radību. Tas ir cīnodontis sams. Tas ir tik forši. Es šo šeit neieliku. Nezinu, no kurienes viņš parādījās, bet tas ir diezgan liels eksemplārs. Noteikti nav mazos. Skatiet, cik augsti ir tā spura. Tik forši. Man ļoti patīk šīs zivis. Mēs viņu pievienosim beta spēnītim. Negribu, lai viņi apēd vēzis. Skaties uz šo puisi. Te ir 2. Skaties, viņi sāk kustēties. Viņi panikā. Viņi domā, kas notiek. Skaties uz to. Tas ir balts. Nezinu, vai mēs jau esam noķēruši balto. Bet mums ir vēl viens baltais, vēl viens zilais. Mēs viņu pievienosim. Tur aiziet viens, tur aiziet otrs. Skaties uz to. Tas ir tik forši. Skaties uz visiem viņiem. Nu, cerēsim, ka es nesēžu uz tās zivis, par kuru runāju. Kā jau teicu, šajā stūrī bija zivs. Nu, nāc, vai es viņu dabūju? Sveiki, es viņu dabūju. Kas pie vēlna?
Tā ir viena no šīm. Labi, tas ir tik forši, draugi. Jāatceraties šo zīvi, es domāju, ka sākotnēji mēs viņu ielikām koidīķī, bet viņš visu laiku peldēja filtrā, nu tajā skimerī. Es domāju, ka viņam šeit klāsies labi. Es domāju, ka jūs teicāt, ka tā ir kā kamenes sams, un viņam koidīķī negāja labi. Tāpēc, godīgi sakot, mēs viņu visticamāk paturēsim šeit. Viņam šeit klājas ļoti labi. Pamēģināsim šo stūri. Šajā mēs vēl neesam mēģinājuši ar tīkliņu. Ak, mans dievs! Paskatieties uz to zīvi, kas tas vispār ir. Tas ir traki. Es vispār nezinu, kas tā ir par zīvi. Es tiešām pat nezinu, kāda tā ir zivs. Paskatieties uz tām krāsām. Labi, ierakstiet komentāros zemāk, ja jūs zināt, kā sauc šo zivi. Mana mamma gribēja skaistu zivi. Ejām to aiznest manai mammai. Pagājušajā video viņa prasīja skaistu zivi. Es viņai tādu tikko dabūju. Tu teici, ka gribi skaistu zivi akvārijam. Es tev tādu dabūju. Ko jūs dabujāt? Nu, ejam, es tev parādīšu. Pagājušajā video tu sūdzējies, ka nav nevienas skaistas zivs. Es domāju, ka tev jau šeit ir dažas skaistas zivis. Nē, nav pietiekami skaista. Tiešām? Vai šī ir pietiekami skaista? Man tā patīk. Paskaties uz to. Skaties, cik skaista tā zivs ir. Tev patīk viņš, mammu? Jā. Kas tas bija? Es gribu kaut ko skaistu. Es gribu kaut ko zilu. Oranžu. Tas ir zils un oranžs. Es meklēju kaut ko vairāk. Labi, mēģināsim vēlreiz. Labi, nav par ko. Paldies, mīļā. Paldies, Helēna. Labi, draugi, mēs atkal esam pie melnā baseina. Vai jūs esat šeit pēc vēl zivīm? Jā. Vai ir vēl kādas skaistas zivis? Paskaties. Paskaties uz to dzelteno. Vai tu gribi to? Jā, es paņemšu viņu. Abas divas. Mēs paņemsim viņu. Abas divas. Lūk, ej ieliec to akvārijā. Ak, neraža, viņai izkrit no rokām. Es tev izlaidu no rokām. Mēs turpināsim meklēt vēl zivis. Reiz tur tas ir Helēna. Labi, te ir tās zivs, par kur es runāju, draugi. Skatieties. Tā nāk augšā tieši tur. Redzat viņu? Ak, Dievs, jā. Viņš ir dzīvs. Ielieciet tīklā. Ak, Dievs, jā. Labi, es nevaru sagaidīt, kad jūs redzēsiet šo zivi. Man nekad tāda nav bijusi. Šī ir mana pirmā. Un mēs vēl jums neesam parādījuši. Paskatieties, cik neticami forši tas ir. Tā ir plaušu zivs. Tu to gribi? Tā ir plaušu zivs. Nē, tā nav skaista. Tā ir forša. Tā ir plaušu zivs. Nē, man tas nepatīk. Viņas ir ļoti retas, māmu. Viņas izaug apmēram līdz 40 solām garas, un viņām pat tiešām ir žaunas. Ja paskaties tur, tās ir līdzīgas aksolotļiem. Viņām ir žaunas. Un viņas patiešām elpo gaisu. Viņas uzpeld augšā un ieelpo gaisu. Mēs viņas ielikām šeit apmēram pirms nedēļas. Mēs patiesībā šo liksim akvārijā iekšā, lai mēs varētu tās tiešām novērtēt. Labi, mēs tās tagad ieliksim, draugi. Paskatieties, cik forši ir tā plaušu zivs. Es domāju, ka tās varētu būt visas zivis, ko es atceros. Šeit joprojām ir daudz gupiju. Tagad, draugi, mēs liksim visus vēžus atpakaļ dīķī. Labi, lūk, mēs liekam atpakaļ visus foršos. Paskatieties uz to tīklu. Paskatieties uz tiem visiem vēžiem. Tas ir vienkārši neticami. Labi, mēs tās liksim šeit iekšā un tad piepildīsim dīķi atkal. Laižam vaļā. Un tad, draugi, mēs pievienosim arī visas gupijas, ko pa ceļam noķērām. Tur ir daudz. Tātad mēs tās arī liksim atpakaļ. Lūk tā. Un tagad, draugi, mums ir beta zivis. Mēs arī tās liksim atpakaļ dīķī. Paskatieties uz šo. Paskatieties, cik daudz mums ir. Tas ir tik forši. Lūk, draugi, mums te ir plaušu zivs. Mums ir sinodontis sams, albīno pleko kamenesams. Un mēs tās pievienosim pārējiem dīķiem un akvārijiem, lai nedaudz mainītu vidi. Tā, viss kārtībā. Sāksim piepildīt dīķi ar ūdeni. Labi, draugi, sāksim ar to, ka pievienosim neglītos vēžus. Mēs tos pievienosim plēsīgo zivi dīķim. Mēs cenšamies izveidot šeit pilnvērtīgāku ekosistēmu. Šeit mēs pievienojam daudz Āfrikas ciklīdu. Jā, mēs tos pievienosim šeit. Iespējams, ka tos pat nerapēdīs. Labi, draugi, ejam tālāk. Tagad esam pie melnā noslēpuma tvertnes. Šeit mums nav neviena tāda, tāpēc tas būs forši. Lūk, draugs. Un tepat mums ir arī sinodonts sams. Arī ļoti forši. Lūk tev. Mazais kamenesams. Ļoti forši. Tur viņš aizpeld. Un visbeidzot, draugi, pēdējā zivs, kuru šodien pārvietosim, ir mūsu Āfrikas plaušu zivs. Tik forša zivs, draugi. Esmu ļoti sajūsmināts to ielikt akvārijā un beidzot varēšu to novērtēt. Es gribu būt maigs un uzmanīgs ar viņu. Viņš satraucas. Paskatieties uz to. Tas ir tik forši. Labi, draugi, 3, 2, 1. Tur aizpeld Āfrikas plaušu zivs. Ak, Dievs, tas ir tik forši. Izskatās pēc čūsgalvas zivs. Paskatieties uz viņa mazajām kājām. Viņš staigā pa apakšu. Labi, kā jau teicu, viņi izaug tiešām lieli. Līdz pat 40 solām. Tātad mēs viņu audzēsim šeit. Un, kad viņš būs tiešām liels, cerams, ka mums tad jau būs liels akvārijs. Vai arī ieliksim viņu kādā no dīķiem. Bet tas ir tiešām forši, draugi. Ierakstiet komentāros vārdu šai plaušzivī. Nu, draugi, tas bija vienkārši lieliski. Izlaižam ūdeni no vēža rotaļa laukuma. Melnā noslēpuma dīķa mini versijas. Ja jums tas patika un vēlaties redzēt vēl šādas video, nospiediet patīk. Abonējiet zemāk, tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!